1989. 1995. gads. Jūrkrasta pasta māja. Padomā tik, kas man jāuzzina, mans vienīgais dēls met acis uz savu māsīcu. Vai tev ciemā smuku meiteņu trūkst, ar ko amizēties, ka jāsagroza galva naivam skuķim? Tev tūliņ 23, viņai knapi 17, skola jāpabeidz. Kas jums var būt kopīgs? Vai tavas rokas mājās visus darbus apdarījušas, ka acis pa malām šaudās? Tēvs, kādi darbi? Man jau rīt jāatgriežas Rīgā. Tūlīt atsāksies mācības, pēdējais kurs, un es gribu palikt pilsētā. Tur ir mūsu nākotne, tehniskais progress gandrīz kā rietumos, ne tāda nomala kā te. Reiņa, jaunības maksimālisms nezināja robežas. Šis jau vispār bija tāds laiks, kad gaisā virmoja un zibiņoja tuvējās pārmaiņas. Nu pat viņi visi roku rokā bija stāvējuši Baltijas ceļā, protestējot pret pusgadsimtu ilgušo Krievu okupāciju, cerot, ka reiz taču kaut kas mainīsies uz gaišāko pusi, bet tēvs atkal grib viņu iegrūst kartupeļvagā vai uzkārt kaklā pasta tarbu, kad dzimbušanas laikos. Reiņa māte Zeltīte, rosoties virtuvē un iztālēm klausoties vīru un dēla asijā vārdu pārmaiņā, dikti sabēdājās. Sirds vai plīsi dēla nostājas dēļ. Ko domājies? Viņš grib palikt Rīgā. It kā te Jūrkrastā nedzīvotu cilvēki, it kā šajā vietā nevajadzētu jaunas asinis. Tev tas rietumu tehniskais progress pavisam smadzenes atmiekšķējis. Laikam esi aizmirsis, ka visa pamats ir un paliek darbs. Darbs, zeme un mājas. Ja tev nav pamata zem kājām, tu neesi nekas. Pat tārpam ir savs zemes stūrītis, kur rušināties. Un viņš visu savu īso tārpa mūžiņu zina, ko darīt. Tikai cilvēks iedomājas, ka var visam uzspļaut un rīkoties pēc sava prāta. Tad tā, dēls. Ar savu dzīvi dari, kā zini, bet kas attiecas uz mūsu dzimtas lietām, tad vismaz manas dzīves laikā te nekādu izmaiņu nebūs. Radi ir un paliek radi, lai tavas kājas ēnkuros vairs nebūtu. Tu mani saprati? Vecā pastnieka Gustava Trēmeņa bargie vārdi nodārdēja kā pērkons, satricinot rāmās augusta pievakara smieru. Es tevi sapratu, tēvs. Tu gan mani nekad neesi pat mēģinājis saprast. Kur nu? Tev ir tikai viena taisnība, tā vējā. Labi, kad nav, lai nav. Es braucu prom. Reinis dusmīgi nokliedza un durvīm dārdot izskrēja no istabas. Vairākus mēnešus viņš mājās nerādījās. Dzīvoja Rīgā, studentu kopmītnēs. Kad beidzot atbrauca, bija sevī noslēdzies, kļuvis augsts un svešs. Ar Intu netikās. Uz vietējām ballēm negāja, lai gan bijušie draugi aicināja. Reinis ikreiz atbildēja vienu un to pašu. Esmu aizņemts, mājās daudz darba, nav brīvā laika, jāpaspēj visu padarīt. Pavasarī ar izcilību pabeidza augstskolu un kļuvis par ekonomistu, Reinis ar pasniedzēju ieteikumu nonāca pasta ministrijā. Jaunajam administratīvajam sēdamdarbam gan nebija nekāda sakara ar tehnisko progresu un tehnoloģisko revolūciju, par ko viņš tā bija sapņojis. Toties viņam tagad bija normāta darba diena, cieta alga un daudz brīva laika, ko izmantot pēc saviem ieskatiem. Varēja iet uz roka koncertiem, deju klubiem, tāpat pasēdēt kādā krogā. Turklāt Rīgā bija daudz skaistu brīvu zaķu. Kāpēc gan neizbaudīt jaukus brīžus bez saistībām? Naivā romantisma un ideālu laiks bija kļuvis par senvēsturi. Tā pagāja 4 gadi. Jūrkrastā Reini neredzēja, ja arī atskrēja tikai uz brīdi, kaut ko palīdzēt, nokārtot, atvest, aizvest un prom. Kā jau tēvs bija pavēlējis, ēnkuros viņš nespēja ne soli, tikai reiz savā pirmajā importa automašīnā braukdams garām ciemu bodēju, apdzina jaunu sievieti uz velosipēda. Braucēji ļoti atgādināja Intu. Viņš strauji nobrauca malā un ar skatienu ieurbās atpakaļ skats spogulī. Jā, tā bija viņa. Mati tikpat gaiši, tikai seja vecāka un skumjāka, tāda kā tukšāka, bet uz bagāžnieka pasta soma. Inta strādā par pastnieci. Reinis pēkšņi atcerējās meitenes lielo sapni par mūziku un aktieru mākslu. Toreiz pirms jau 5 gadiem viņa bija sapņojusi kļūt par aktrisi, dziedošo aktrisi, filmēties skaistās filmēs, spēlēt uz lielo teātru skatuvēm un piedalīties muzikālajos uzvedumos. Un viņai bija visas dotības, lai šis sapnis piepildītos. Tad kas noticis? Kāpēc? Skatuves vietā pasta soma. Tikmēr velobraucēja bija pabraukusi garām ceļmalā stāvošajam sudraba pelēkajam Audi.
Iespējams, sajutusi ciešo skatu, jaunā sieviete uzmeta ašu mirkli stūres vīram. Paskatījās, sagrīļojās, atlaida stūri un ar visu riteni nostiepās uz ceļmalas šķembām. Ko Reinis? Lēc laukā skrēja glābu uz rokām, iecēla mašīnā un veda pie ārsta? Nē, izkāpa, klusējot palīdzēja piecelties un aizklumzāt līdz soliņam pie bodes, atveda viņas riteni, piestutē turpat līdzās un neko neteicis, iekāp mašīnā un aizbrauc. Tajā pašā rudenī vadība viņam piešķīra sekretāri Elu Roni, Reiņa tiešā priekšnieka meitu, 19-gadīgu garkājainu, lielu atsainu, blondu būdni, kura ne par ko negribēja mācīties, bet alka iziet lielajā dzīvē. Daudz lasījušajam Reinim Trēmanim, raugoties uz Elu, nez kāpēc prātā nāca Ilfa un Petrova 12 krēslu varone Eločka. Cilvēkēdāja, kuras vārdu krājums aprobežojās ar 30 vārdiem un dažiem skaņu efektiem. Ela Rone evolūcijas spirālē bija tikusi krietni tālāk, mācēja runāt, lasīt un pat rakstīt, gandrīz bez kļūdām, bet alkatības ziņā bija 3 eločku vērta, koda ātri un precīzi un izsūca sausu. Reinis netapu gudrs, kā tas gadījās, taču kādu rītu vienās apakšbiksēs pamodās gultā līdzās Ellai, kurai nebija neviena apģērba gabala. Secinājumu uzprasījās paši. Viņi sāka dzīvot kopā, kā citādi, ja brūts tēvs sēž stāva augstāk un paraksta algu sarakstus. Turklāt Ella izrādījās visnotaļ apsvēdīgi, jau pēc 2 kopdzīves mēnešiem līksmi paziņoja: Renīt, tu būsi tētis, un ar papucīšu svētību aizgāja no darba. Sāka dzīvot mājās un gatavoties lielajam notikumam, dzīvoklis pārvērtās iebraucamajā vietā, kur iekšā ārā šiverēja neskaitāms labākās draudzenes, vienkārši draudzenes un daži manierīgi runājoši labākie draudziņi. Reinis centās vest Ellu pie prāta, pat mēģināja bildināt, taču viss velti. Brīvdomīgā gaisotnē uzaugusī pašmāja cilvēkēdāja nebija valdām. Pēc bērna piedzimšanas viss iegriezās ar jaunu sparu – bālītes, tusiņi, dejas, klubi, alkohols, jaunas draudzenes un draugi. Reinim atlika darbs un negulētas naktis. Viņš bija izmisumā. Mūžam neizgulējies, nepaēdis, pāri galvai iegrimis ministrijas birokrātijā, Reinis arvien biežāk iedomājās par jūrkrastu. Varbūt aizbraukt pie vecākiem un lūgt palīdzēt ar mazo, domāts, darīts. Tas izrādījās īstais risinājums. Vecvecāki ar prieku pievērsās mazajam Edgariņam, un Reiņa dzīvē uz pāris gadiem iestājās relatīvs līdzsvars. Līdz brīdim, kad pēkšņi nepilni 60 gadu vecumā nomira Reiņa māte Zeltīte, un Ella paziņoja, viņai viss apriebies, braukšot uz ārzemēm, gribot apskatīt pasauli un jaunā tūkstošgalē sākt jaunu dzīvi. Reinis, ja gribot, varbūt braukt līdzi, divatā būšot jautrāk, bet sīkais, lai paliek pie vectēva, nevazāsies taču ar 4-gadīgu knāķi pa pasauli, vai ne? Pēc ilgām un smagām pārdomām Reinis Trēmanis sapakoja dēla mantiņas, aizveda viņu uz jūrkrastu un pateicis tēvam, tev ar viņu būs īsāks laiks. Aizbēga vispirms uz Rīgu, pēc tam ar Eločku uz Itāliju. Milēnium nakti abi pavadīja Venecijā, gondolā dzerot šampānieti un tērējot Roņa vecākā dāsni piešķirto jaunās dzīves fundamentu. Viss likās tik rožaini, ka Reinis pat nepamanīja, kurā brīdī beidzās nauda, bet civilsieva no mīļa kaķēna pārvērtās ķērcošā hiēnā, kuras vārdu krājums bija sarucis līdz vienam vienīgam vārdam – nauda. Labākas dzīves meklējumos viņi klīda apkārt – Itālija, Vācija, Francija, Spānija. Viņš, diplomēts ekonomists, strādāja gadījumu darbus. Krāvējs, apkopējs, trauku mazgātājs, oficiāls, zāles pļāvējs, pats suņu staidzinātājs. Ella kategoriski atteicās meklēt darbu. Ne tāpēc esot smalki audzināta, lai kļūtu par melnstrādnieci, lai nu dārgais vīriņš saņemas. Beidz lakt un atrod kaut ko ienesīgāku par palīgdarbiem. Galu galā Ella aizbēga ar pirmo, kura makabiezums atbilda viņas izpratnē par dzīves kvalitāti.